Visiem čau! Šodien mums ir treniņš, vairāk uz kājām un sežas muskulatūru. Aiziet, neterējam laiku, bet uzreiz sakam. Sākumā iesaldīšana ar rokām. Apļveidīgās kustības atpakaļ un uz priekšu. Jā, tad pēc tam ar taisnām rokām priekš sevim. Taisam, aktivizējam visu augšdaļu. Iztaisnojam muguru un rokas un nedaudz stiepjam sevi uz augšu un atpakaļ. Tad sēžamies un iztaisnojam rokas uz priekšu. Jā, rokas aiz muguras un aiziet lejā. Stiepjam rokas uz priekšu un atbrīvojam. Pilnīgi atbrīvojam un ar apaļu muguru ejam augšā. Sākam sildīt kājas, apļveidīgas kustības ceļos uz vienu pusi un atpakaļ uz otru pusi. Super! Jā, iztaisnojam, saliekam. Iztaisnojam, saliekam. Vēl 4, 3, 2 un pēdējā reize. Jā, super. Tagad kājas plati un pārnesam savu svāru uz vienu pusi un uz otru. Ļoti maigi un patikami. Uz vienu, uz otru. Vēl 5, 4, 3, 2 un pēdējā reize. Kājas plati un stiepjam muguru un rokas uz priekšu. Mēs stāvam uz taisnām kājām pilnīgi. Stiepjam, tā izskatās. Saniski. Jā, mums stiepjas mugurē kājas daļa. Ļoti labi. Tālāk taisam apļus ar vairāk iegurni. Uz vienu pusi 5 reizes un uz otru pusi arī 5 reizes. Jā. 3, 2, 1. Mainam kāju, tas pats ar otru. 5 reizes uz vienu pusi un 5 reizes atpakaļ. Op. Vēl 3, 2 un pēdējā reize. Ļoti labi. Tagad pasauļosim. Vienkārši ceļam ļoti augsti mūsu kāju un ceļu. Op. Op. 6, 5, 4, 3, 2 reizes un pēdējā. Atbrīvojam kājas pilnīgi, gan labu, gan kreiso. Ļoti labi. Tagad pastrādāsim uz pirksgaliem, atpakaļ. Uz pirksgaļiem, atpakaļ. 5, 4, 3, 2 un pēdējā reize. Super. Un tagad mēs sāksim mūsu aktīvo daļu. Mūsu aktīva daļa. Pirmais vingrinājums būs pietupieni. Jā, bet tikai būs pa 3 lejā. 3 punktiņi lejā. Skatāmies. Pietupiens 1, 2, 3 un ceļamies augšā. Veders ievilkts, mugura taisna. Un aiziet visi kopā. 1, 2, 3 uz augšu. Ielpa, izelpa, augšā. Ielpa, izelpa, augšā. Taisam 1, 2, 3 uz augšu. 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 Turpinām 1, 2, 3 uz augšu. Vēl 3 reizes. 1, 2, 3 uz augšu. 1, 2, 3 uz augšu. Atbrīvojam kājas pilnīgi. Un tagad mums būs skriešana. Un papežus mums vajag pieskart pie dibena. Jā, skrienam. Ja kaut kādam ir grūti skriet, vienkārši soļojam. Soļojam. Jā. Op.
Aiziet. Skrienam, 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 skrienam. Kopā ar bērniem skrienam. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un pēdējā reize. Super. Tagad turpinam ar izklupieniem. Izklupieni būs atpakaļ stāvam. Sākam ar labo kāju. Ejam atpakaļ, kopā. Atpakaļ, kopā. Mēs mainām kāju. Laba, kreisa, laba, kreisa. Mainām. Hop. Hop. Aiziet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vēl. Tihā. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pēdējā reize. Ļoti labi. Atbrīvojam kājas. Atbrīvojam. Un tagad mēs uztaisīsim pa starpu vēderpresi. Mums vajag pakleņš un guļamies uz muguru. Guļamies uz muguru. Paceļam kājas uz augšu un ceļamies augšā. Izelpa, ielpa. Ja ir grūti, tad noležam kājas uz zemi un turpinām sava amplitūda. Izelpa, izelpa, uz augšu. Izelpa augšā, izelpa augšā. Man patīk vairāk ar paceltam kājām, jo es vairāk jūtu vēderpresi. Taisam sava tempā. Vēl taisam. Turpinām. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, un 1. Ļoti labi. Un tagad mēs atkal turpināsim ar kājām. Ar kājām būs šitā. Mēs stāvam plati. Turam kājas plati un pārnesam svaru uz vienu pusi un uz otru. Pa labi un pa kreisi. Mums vajag, lai mūsu dibens muskulatūra aktivizējas. Līdz ar to pāpēdis ir pilnīgi piespiest pie grīdas, pie zemes, un mēs pārnesam. Jā, nedaudz noturam un mainam pusi. Vēl uz vienu pusi, uz otru, uz vienu, uz otru. Vēl. Ču. Elposim. Ielpa un izelpa ar kāju. Ielpa, izelpa, ielpa, izelpa. Emi, uzgaidi. Vēl. 10, 9, 8 reizes, 7, 6, 5 vēl, 4, 3, 2 un pēdējā reize. Ļoti labi. Nedaudz atpušamies. Un tagad mēs turpināsim ar dibena muskulatūru, sēžas muskulatūru, ja pareizi teikt. Tā, mums atkal vajag pakleņš, un mēs taisīsim dibena tiltiņu. Skatāmies, guļamies uz muguru, piespiežam, cik varam tuvu pāpēdus pie sevi, un ceļam dibenu uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju. Izelpa, ielpa, izelpa, ielpa.
turpinām vēl, turpinām vēl, saspiežam dibenu augšā, vēl, turpinām vēl 10 reizes, 9 reizes, 8 reizes, 7, 6 taisam kopā, 5, 4, 3, 2, 1. Ļoti labi. Tālāk turpinām ar vēderas lejas daļu. Iztaisnojam kājas, cik varam, un pa vienai kājai uz leju. Izelpa, izelpa, ielpa. Kakls pilnīgi atbrīvots, mugura atbrīvota, jostas daļa saskarās ar zemi. Taisam, izelpa, ielpa, izelpa, ielpa, vēl taisam, 10, ap, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un pēdējā reize ļoti labi nolaižam kājas un vienu kāju krusteniski liekam uz otru. Un tagad turpinam ar dibenu. Aiziet, augšā ceļam, augšā. Sanāk, mēs stāvam uz vienas kājas un paceļam mūsu dibentiņu uz augšu. Augšā nedaudz saspiežam sežas muskulatūru un nolaižam lēni lējā. Ja? Aiziet, taisam. Pa 15 reizes katra puse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, vēl turpinām un saspiežam dibenu augšā, neaizmirstam. Elpošana, pareiza secība un jūs jūtasiet savas sežas muskulatūru. Vēl 4 reizes, 3, 2, 1. Pamainām kājas, būs tas pats tikai uz otru kāju. Pamainām, jā, un sākam ar otru kāju. Aiziet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vēl 5, 4, 3, 2 un 1. Ļoti labi. Ceļamies augšā, atbrīvojam mūsu kājas. Atbrīvojam, jā. Un tagad būs lēcieni. Lēcieni būs jumping jack. Kam ir grūti, tad vienkārši ar vienu kāju, ar otru. Aiziet. Lēcam. Op, op, op. Vai šitā. Vēl. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atbrīvojam muguru, atbrīvojam jostas daļu pilnīgi. Un vēl nedaudz paturpināsim. Skatāmies. Taisnas kājas, mēs stāvam stipri, kājas ir stipras. Un mēs, atvainojas, nākošais būs stāvus. Mēs stāvam uz taisnam, stipram kājam un ceļam kāju uz sānu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mainām. 10. Vēl taisam. 8 reizes. Kājas stipras, vēders ievilkts, mugura taisna. Strādā viss korpus un dinamiski strādā vēl kāja sānu daļa. Vēl 4, 3, 2, 1. Vēlreiz mainām. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 un vēlreiz mainām 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ļoti labi. Nolaižām uz leju, atbrīvojam kājas. Un tagad taisīsim plie. Plie, kājas plati, atveram pirksgalvus. Un dziļi sēžamies. Op, un uz augšu. Uz leju un uz augšu. 10, 9, 8, turpinām. 7, 6, vēl nedaudz, turam taisnu muguru, ievilkts vēders, neko neatbrīvojam, vēl 4, vēl 3, vēl 2, pēdējā reize mēs noturam, nedaudz, 5, 4, 3, 2, 1 un īstaisnojam ļoti labi, atbrīvojam kājas, un tagad mēs atkārtosim vēlreiz to pašu 10 reizes plie. Aiziet, braucam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pēdējā reize, paliekam lejā un vēl 5, 4, 3, 2, 1. Ļoti labi. Atbrīvojam kājas un turpinām ar planku. Stāvam, cik jūs varat uz elkoņiem vai uz plaukstiem. Kā jums ir ērtāk? Man ērtāk ir uz elkoņiem. Tātad es nolaižu sevi, iztaisnoju muguru, ievilku vederu, turu dibenu un stāvam. Stāvam, cik varam. Lai viss ķermeņas trīc, bet mēs mēģinām pretustēties un stāvēt. Stāvam. Kurš grib uztaisīt grūtāko variantu, var arī plankā iekļaut lēcienus. Redziet, šitā. Tās ir grūti, bet varam mēģināt. Stāvam, vēl stāvam. 10, 9, jūs varat. 8, 7, 6, palika tikai 5. Stāvam planku 4, 3, 2, pēdējais un guļamies uz vedaru uz paklēņu. Vēl nedaudz mugura un viss būs. Guļamies uz vedaru. Ļoti labi. Tā iztaisnojam rokas un peldēsim. Laba roka, kreisa kāja, kreisa roka, laba kāja. Ļoti lēni, nekur nevajag skriet. Peldēšana ir ļoti veselīga mūsu mugurai, jostas daļai. Mēs iztaisnojam roku un kāju, it kā stiepjam uz priekšu un mierīgi domājam, kā mēs esam kaut kāda sarkana jūra vai melna un mēģinām peldēt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un pēdējā reize. Tas bija mūsu treniņa pirmā daļa. Tagad jūs liekat manu video no sākuma un atkārtojat visu to pašu otru apli. Tas būs mums apļa treniņš. Un tad pēc tam, kad jūs izpildīsiet to otru reizi, mums būs stiepšana. Stiepšana būs sēdus. Mēs iestiepjam muguru un rokas. Es parādīšu, kādā jābūt mugurai, apaļai. Redziet? Tad pēc tam rokas aiz muguras un braucam ar galvu uz leju. Stiepjam sevi ļoti mierīgi
Ļoti patikami un maigi. Tagad mēs stāvam uz ceļiem un iztaisnojam vienu kāju uz priekšu. Un uz to taisnu kāju mēs braucam lejā ar mūsu korpusu. Ļoti mierīgi, redziet? Izstepjam visu muguro daļu kājai. Stiepjam. Stiepjam. Meitenes, klusi! Un tagad mainām otru, tas pats, uz priekšu un ar visu korpusu ejam lejā. Meitenes, klusi! Jā, mēs izstepjam mugurai daļu un tagad mēs ceļamies uz abām kājām un sēžamies vienkārši lejā. Vienkārši lejā un pasēžam uz vienas kājas, lai būtu ļoti patikami. Un tad pēc tam uz otru kāju. Jā. Tagad iztaisnojam kājas un ar korpusu braucam uz leju. Jā. Uz leju braucam. Un ļoti mierīgi savilkam kājas kopā un ar apaļo muguru braucam uz augšu. Taisam lielu ielpu augšā un izelpa lejā. Vēlreiz ielpa augšā un izelpa lejā. Un pēdējā vislielākā ielpa un izelpa lejā. Viss. Šodien mūsu treniņš ir pabeigts, jūs esat lieli maleči, ja jums sanāca uztaisīt 2 apļus. Vēl krūtāk būs, ja jūs uztaisīsiet 3 apļus un tad pēc tam stiepšanu. Bet kā kuram nevajag pārspīlēt. Sākumā varbūt pietiks ar 2 apļiem, varbūt pat ar 1. Lai jums jauka diena vai vakara un tiekamies nākošu treniņos.